teiksim, glābējs šīs mājas, kas izglāb, ja, praktiski vienmēr ir tad mūsu nekustamā īpašuma pārvalde, tad uzticība mūsu pašvaldībai. Tāda ir kārta liela, ja, kura praktiski bankrotēja, ja, uzņēmums, ja, kura praktiski bija pagājušā gadā jāatslēdz siltums. Jā, viņiem bija ļoti liels parāds, bet kuru mēs neļāvām atslēgt, iedzīvotājs, lai nesaudētu tā tālāk, ja, kurā jūs protežē Nevoļskis bija pārvaldnieks, ja, šajā mājā un tā tālāk, ja. Tā kā redziet, ir drusiņi dziļāk jāiet tajā sistēmā un jāsaprot to, kas ir labais un kas ir sliktais. Pašlaik jūs esat apmierināts vai pašvaldība apmierināta ar Nīderlandu? Es saku, nekad nevar būt apmierināts un nav apmierināts. Bet es vēlreiz saku, tas, ka neaiziet un nerīkot, kāpēc neaiziet uz Nebruku? Kāpēc neaiziet uz kooperatīviem? Kāpēc neaiziet uz to pašu kompāniju, kuru Nevoļskis vada? Bet tā ir uzticība pašvaldībai un īpam, vai tas ir vienkārši kultrums un samierināšanās, un tā ir labāk dzīvojuma katrs cilvēks? Es jums vēlreiz saku, es esmu rakstījis vēstules. Lūdzu, veidojiet. Kā jūs noskaidrojat, ka viņi ir uzticīgi īpam? Tāpēc, ka neiet prom. Bet viņi arī nesiltie. Ko? Piemēram, arī tas ir kultrums. Nu, bet vai jūs Parādiet Jelgavā, vai kādām kooperatīvām Jelgavā. Ir kāds kooperatīvas nosiltinājis māju? Paprasiet palīdzības ielā viens. Palīdzības ielā viens. Uzticība, neuzticība no Kupčkunga. Palīdzības ielā viens. Dzik māja, ja? Savs viedoklis. Cik tur ir apsaimniekotājs, teiksim, ir Dzik un Dzik priekšnieks ir Vectirāns, ja? Tad Rīgas Vectirāns vīrs, ja? Tad es viņam esmu ar instrukcijām palīdzējis, viss viņš ir pārmocījies. Viena māja, kuri paši apsaimniekotājs. Un divas mājas viņiem tur kopā, ja? 100 ir dzīvot, ja? Viņš nav dabūjis un viņš ir tagad pamets un pateicis vairāk decentīšos, ja? Tāpēc, ka iedzīvotāji ir ļoti noslēmati, ja? Jo privatizācija notika tā, kur tu dzīvoji, kur tu dzīvnieki, tā ir, ja būtu, teiksim, dzīvokļi pirkti, tā kā tas ir kooperatīvos jauda māja, teiksim, ja tu tad pirka dzīvoklis, tur ir cilvēku un tā tālāk, viņi noslēmojušies uz to. Bet privatizācijas gaitā tur bija, teiksim, tie, kas ir uzņēmīgi, uzņēmēji, bagātāk, pensionāri, nabadzīgāk un tā tālāk. Līdz ar to šis process ir ārkārtīgi sarežģīts, ja? Un tikai tamdēļ tad ir šie noslēmojušie cilvēki. Bet tas, kad šodien Nīpam ir neuzticēšanās no iedzīvotāju puses kapitāla, kā jūs varbūt to pasakat, ja? Nu, es tam nepiekrītu. Tas, ka ir šeit daudz kļūdu, daudz, teiksim, neizdarību un tā tālāk, jo viņš ir liels arī uzņēmums, ja? Teiksim, tas ir fakts, un to mēs darīsim, panāksim un tā tālāk. Kas attiecās uz likumdošanu, ja? Pagaidiet, par likumdošanu, ja? Tad es tev došu vārdu. Likumdošanu. Jūs šodien aizejiet uz Nebruku, aiziet uz Rimindalu, aiziet uz jebkuru kooperatīvu un paprasiet tam pašam Nevoļskim. Ko jūs to Nevoļskis? Tāpēc, kad viņš ir tas, kas grauj šo un jūs tur tā kā viņi atbalstat. Viņš opozīcija apstāt. Labi, bet viņš grauj visu to politiku. Es jums izstāstīšu, ne jau tam, kad man viņš opozīcijā. Viņš vienkārši grauj visu šo saimniekošanu politiku, ja? Jā, tātad par šīm mājām, ja? Tātad, kur no šiem apsaimniekotājiem ievēro ministru kabinets 1300 noteikumus? Vienīgais Nīpes, 14. jā. Vienīgais Nīpes. Nav, nevienam nav atskaišu sistēmu, kur tiek likta nauda. Nevienam nav šīs tāmes uztaisības, kuras tiek apskatītas mājās.
Nevienā apsaimniekotā, kas ir privāta, šādu nav. Es klausos, ka jums tas sagādā prieku, un jūs neko nedarāt. Nē, kāpēc es nedaru? Man nesagādā prieku. Es vienkārši šodien... Es Kāpēc viņš ir slikts? Jūs tā uzskatāt? Es jums argumentus Tas ir jautājums, es jums Nē, mums nesakrīt uzskati, ja? Un tāpēc jau es zinu, ka mums nesakrīt daudzās lietās, mums nesakrīt uzskati. Es pasaku savu vērtējumu, ja? Jūs sakiet savu, jūs rakstīsiet tā, kā jūs gribat, un tāpēc mums arī šīs siltināšana jūs gribējāt papildināt? Noteikti. Es domāju, ka jūs esat iepazinušies ar visiem normatīviem aktiem, kuri nodrošina māju apsaimniekošanu no 1995. gada, viens nav piesiekts pie apsaimnieku. Tad, kurš dzīvokļu īpašnieks bija ar 75% balss, var lemt un iet un darīt visu, ko grib. Dabiski, ka ir tie subjektīvi vērtējumi, katram arī man ir subjektīvs, arī jums ir subjektīvs šis vērtējums, ja? Bet ir jau objektīvi vērtējumi katram uzņēmumam. Es domāju, ka viens jau, tagad jau otrs privātais apsaimniekošanas kompānija, kas ir pazudusi ar iedzīvotāju naudu, ja? Viens tāds piemērs, ja, es domāju, arī uzticība, neviens santības, kas izgājis cauri Nīpam, nav pazudis, ja? Visiem dzīvokļu īpašniekiem viņš ir aizgājis tur, kur viņš ir paredzēts. To mēs neredzam nekad. Nākošais, es domāju, ka jūs esat izlasījuši jauno pārvaldīšanas likumu, ja, jo viņš tūlītās stāsies spēkā. Un arī Kupčkungs ļoti iepazinies ar mūsu darbību un arī ar dokumentiem, jā, varbūt jūs redzēsiet, kas tad mums ir uzskaitē jāizmaina. Nekas, šīs mājas lietas mums ir no 98. gada, ja, labi, no 2000. gada, ja, šī uzskaita pa mājām ir mums jau no 1998. gada. Labi, mēs tur dažas kļūdas pielaidām, ja, es neko nesaku, ja, bet viņa ir, ja, vai viņa pārējie, es nezinu, ja, jo es nevaru papētīt, tas ir, es domāju, mūsu pienākums. Tātad, vēlreiz, un pats ziniet un neziniet. Laikmets bankrotē. Labi, bet tā paša pārtaisība nebrūk. Tātad apšpauca mūsu ūdens, siltumu, Kas jums to teica? Jūs tagad saprotiet, jūs kaut kāds ziniet, pat informējumu pārējo, es neziniet. Jūs ziniet, kāpēc vispār reorganizēja nama pārvaldes un izveidoja nekustamā īpašuma pārvaldi? Viņi izveidoja kādu nevis ilglaicīgu, ja, bet kādu posmu starp brīdi, kamēr dzīvokļu īpašnieki sapratīs, privatizēs dzīvokļus un pārņems apsaimniekošanas savas mājas. Ja? Bet mēs jau 11 gadus strādājam. Ja? Tātad tas bija. Bet pats galvenais, kas bija izveidots, tas ir tas, ko tikai tagad Rīgā mēģinās darīt. Tas ir samazināt pārvaldes izdevumus.